Stāmerienes pilī ik viens gaidīts arī ziemā, kad var baudīt pilsmājas vēsturu un kultūru vēl mierīgākā un ziemīgā gaisotnē. Pat augstajos mēnešos šeit iespējams iepazīt izstādes, pastaigāties pa pilu un tās apkārtni, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Dažiem varbūt šķiet, ka šeit jau viss ir redzēts, bet pilnīgi noteikti tā nav. Stāmerienes pils mainās šīs izstādes, un tieši tāpēc arī šobrīd ir divi tādi jaunumi. Pirmā stāva Ādamzālē pilī tik piederīga ir porcelāna izstāde, ko ir veidojusi māksliniece Inese Brants, Latvijā augsti atzīta profesionāle, un šī izstāde jau ir mazliet augstākā latiņā virs vienkāršas porcelāna trauku izstādes, tur jau ir viņas radošums un ko var vispār izdarīt ar porcelānu. Tā kā neiroze rokoko stilā. Stāmerienes pils otrā stāva telpās mēs atklājām biedrības 5. māja izstādi Lēnais laiks, kas vispār ir filozofiski jauks veidojums padomāt par to laiku, kādā mēs dzīvojam un kāds tad ir mūsu lēnais laiks. Šī izstāde ir īpaša ar vairākām lietām, un viena no tām ir tas, ka tajā izraudzīts Gulbenes novada radošās personības. Tas bija eksperiments no sākuma līdz beigām, gan iesaistītajiem modeļiem, gan mums pašām, jo tas ietver sevi vispirms sarunu ar cilvēkiem, tādu kā noskaņošanos. Pēc tam ir pati praktiskā fotografēšana, kas notiek tumšā telpā, un mākslinieci izgaismo ar tādu kā gaismas lukturīti, tā kā uzzīmē to cilvēku. Un pati bilde notiek 30 sekundēs, kas ir ļoti ilgi priekš fotogrāfijas mūsdienās. Izstādē redzamie novadnieki pārstāv dažādas jomas – teātra režisorus, dzejniekus, mūziķus, amatniekus, dārzniekus un vēl daudzus citus. Tā skaitā arī Stāmerienes pils vadītāju. Protams, likās ļoti interesanti, kā tas notiek, kā var gleznot ar gaismu, jo šīs fotogrāfijas vairāk atgādina tādas renesanses laika gleznas. Un tas veids, ka tu pats esi modelis, ka tev pašam ir jāsēž absolūti tumšā, melnā telpā, vakarā, pilnīgā klusumā, pat sastingumā, kamēr ap tevi tā kā glezno ar gaismu, kā rotu, ārkārtīgi interesants tas notikums, jau tas process bija. Un tāpēc man arī prieks, ka tas rezultāts, kad mākslinieces vietējās pašas ir fotografējušas novada cilvēkus, noskaņas dažādās vietās, mēģinājušas izprast, tas ir kaut kas unikāls. Tas bija Gulbenes novada kultūras projekta konkurss, un, protams, ka mēs uzskatījām par pašu svarīgāko parādīt savus līdzcilvēkus, jo mums vienam otrs ir jāpazīst, mums vienam otrs ir jāatbalsta, un jārāda cilvēkiem un jāstāsta par to, ko mēs katrs darām. Jo nevienmēr šie cilvēki ir tādā prožektoru gaismā, viņi nevienmēr ir uz skatuves, īpaši amatnieki. Viņi strādā savās mājās un tikai kaut kādā tirdziņā vai izstādē parāda savu darbu. Šeit bija iespēja viņam parādīt arī pašam sevi. Kopumā izstādē tika atlasīts 12 personas, un kā izstādes līdzautors stāsta, saņemts pozitīvas atsauksmes un redzama interese, ka šis projekts varētu turpināties. Turklāt iegūtais rezultāts ir kas patiesi neparasts. Par tehniku man izstāstīja mana kolēģe Laura Vecmane-Bartlete, kura ir dzīvojusi, mācījusies gan Dānijā, gan Austrālijā savu laiku. Līdz ar to Laura ļoti dāsni dalās ar visu savu pieredzi, kas viņai ir uzkrāta pasaulē. Latvijā es īsti neesmu redzējis, ka kāds to būtu darījis, iespējams, ka ir. Kaut kādas zināmas līdzības jau pastāv arī ar cita veida tādām alternatīvajām tehnikām, bet mums pašām tas bija absolūts jaunums. Izstāde jau ir aizsījusi interesi skatītājos, un šogad tā turpinās ceļu no Stāmerienes uz Līzuma kultūras namu. Pēc tam uz Druvienas latviskās dzīves ziņas centru, bet rudenī dosies uz sadarbības pašvaldību Rāpinā, Igaunijā uz radošuma māju. Stāmerienā to vēl īpaši jāpagūst apmeklēt, jo februāris ir vien pēdējais mēnesis, kad pili varēs apmeklēt pirms plānotajām pārmaiņām. Man jāsaka, ka Stāmerienes pili ir sasniegusi laba ziņa un notiek visas dokumentāciju kārtošanas, un kad Stāmerienes pilī ir apstiprināts
finansējums projektā, kad apkuri ievilks pils 1. un 2. stāvā. Un nākošajā ziemā mēs jau būsim mazliet siltāki, viesmīlīgāki, bet apkures projekts sāksies jau martā. Un tas nozīmē, ka tikai šī februārī jūs aicināti apskatīt šīs izstādes, jo tad mēs gatavosimies mazliet tādiem celtniecības darbiem. Vienmēr vajag paskatīties Stāmrienas pils mājaslapā, uzzvanīt mums, pieteikties un tāpat kaut vai negaidīti braukt ciemos uz Stāmrienas pili.